Īsts stāsts, ko būs grūti uztvert čipši, kola, aliņš, dūmiņš, dullīšiem un garā nabagajiem, tiem, kas izvēlējušies atteikties no garīgi veselam cilvēkam raksturīgām patstāvīgām pārdomām. Daudziem mūsdienīšiem ir grūti, nērti, pat nepatīkami domāt ne tāpēc, ka viņiem nav spēju domāt, bet gan tāpēc, ka viņi sistemātiski meklē izdevīgāko, vieglāko, to ērtāko ceļu. Tas nozīmē arī to, ka jo tālāk no patiesības, jo saldāki meli, jo viņiem patīkamāk un labāk. Viņiem raksturīgs izdarīt izvēles dzīvot mazvērtīgas, bezvērtīgas informācijas vidē, kas viņus degradē un padara par viegli manipulējamiem savu lēto izvēļu algoritmu vergiem. Viņi ir kā mailītes ūdeņu seklajos slāņos, viegli pieejami plēsējiem, un viņi pat nepamana, kā viņiem piezogas nelaime. Tādus viegli nozvejo propaganda, viedokļu līderi, autoritātes un gani. Tas nozīmē, ka aklie, bezatbildīgie un paviršie, aklajiem ceļu rāda, un nekas labāks par bedri un dzīves tukšumu, vilšanos bezjēdzību nesanāks, dzīvojot pēc programmas, daru kā visi. Viņi ir atteikušies no savas dzīves pa īstam, apmainot to pret ērtību un dzīvo nost, apvārdoto ceļu. Un kad kādi no viņiem sadzird arī šo, viņiem ieslēdzas attieksme dziļi vienalga. Šis ir neliels stāsts par pasauli un cilvēci, kas pati sevi ir apkaunojusi ar savu paviršību un tumsonību. Tas ir stāsts par tiem, kas ikdienā nedomā ar savu galvu un nemeklē patiesību. Ja tu atšķiries no šī bara, tu pamanīsi vismaz 3 attieksmi pret tevi posmus jau īstermiņā. 1. Kā tev glaimo un pielien garā nabagie, kuri liekuļo un murgo, ka mums taču esot kopīgas vērtības. 2. Kā dullīši tevi nicina, nīst un apskauž, kad sāksi uzdot pielīdējiem nērtus jautājumus. 3. Kā tevi ignorēs un tev karinās klāt neveselā birkas. Ja tev nav nērtu jautājumu, ja tu esi cilvēks, kam vārdi sirdsapziņa, gods, taisnīgums, patiesība ir tava dvēseles būtība, tevi nenozvejos elles un kaitnieku radīto algoritmu haizivis. Katrs izdara savas izvēles.